tāda, lūk, mums šodien avantūra būs instruktors, es esmu Valters. Jā, es esmu Henrijs. Arī prieks iepazīties. Re, kur ir mūsu aparāts šīs dienas. Lielā smagā kravas mašīna. Vienīgais laikam, kas atliek vienkārši, kā teikt, kaut ko mēģināt, jā. Nu, vajadzētu. Viņš ir gatavs. Tagad tu stūrīt bišķīt pagriez pa labi. Taisi cieši šo stūri. Drošāk stūri. Tikai lēnāk. Cik aptuveni tad ir ilgi tiešām jātrenējās? To dzīvi izmācina pats. Tā jau ir doma saprast, kā to darīt, tad tā nav problēma. Tad ir bišķīt cieši. Jā, ķīmija ir beigā. Kārtīga mašīna. Tagad šitien griežam pa labi? Jā, pa labi griežam. Скользкие улицы, иномарки целуются, помятые крылья несчастной любви. Nu ko, esam nedaudz laukumu iemēģinājuši, atzīšos, ir diezgan sarežģīta. Vismaz tā pirmā štelīte saprast, kas tur vispār notiek. Bet esmu sarunājis ar autoskolas vanaga šefu, ka mēs varēsim izbraukt arī uz ielas. Un viņš jau šeit sēž jau pie pedāļiem un blakus. Nezinu, tramīgs vai nē? Kas to lai zina? To mēs pamanīsim vēlāk. To mēs skatīsimies. Nu ko, tad šķiļam klāt un skatāmies, kā tas viss notiek uz priekšu braucot. Tā drusku prieks. Tā. Tagad mēģina trāpīt pa vārtiem ārā, un tad jau būs labi. Mierināti. Kā var pateikt, ka šoferis ir gatavs tiešām patstāvīgi vadīt smago mašīnu? Pirmām kārtām jāsāk ar to, ka tev jāzina noteikumi, kā ir jānostiprina krāva, kādi dokumenti nepieciešami. Rekur jau īstenībā tieši priekšā braucot redzam, ka ir viena ķibelīte gadījusies. Mācību mašīna, mācoties braukt ar piekapi, īsti neierakstījās. Neierakstījās gabarītos un uztaisīja rekāds sastrēgumu. Ir kaut kādas īpašības, kurš var būt smagās mašīnas šofērs un kurš nevar būt. Sievietes es neesmu īsti redzējis. Bet, redzi, kravas iekraušana, izkraušana, jā. Tomēr, vairāk vai mazāk, šoferi piedalās pie kaut kādām šīm te opcijām, jā, lai gan, tas nav viņa pienākums īsti. Ar rokām jau neviens nelādē ārā tagad, to kravu, protams, ka tur ir, bet tās varbūt tas komforta līmenis tomēr tālbraucēju šoferiem gulēt kabīnē. Veči varbūt, kad vienkāršāk tur tomēr uztver to, teiksim, nogulēt tur nedēļu mašīnā, ir vienalga, jā. Kas ir ar to mītu par tālbraucējiem un ielas meitām? Nav man variantu. Nemācēšu tev neko pastāstīt par to. Pašam pieredzi nav bijis tāda. Jā, esmu redzējis, jā, ka arī, kad brauc kaut kur, man liekas, kaut kādās pie Vācijas, Polijas, tur kaut kur mežos, tur kaut kādas tādas meitenes tur ar malām staigā, bet, es saprotu, ka šeit gar loku arī pie mums kaut kur viņas arī staigāt. Protams, tie mīti, viņi varētu arī nebūt mīti, ja tas cilvēks, teiksim, tur kaut kur pārējiem mauc, teiksim, mēnesi, jā, un tad daba sauc. Jā, daba pasauc, un viena mītne iznāk uz ceļa mežā un saka, es gribu braukt ar tevi. Kādu gabaliņu. Jā, tad, tālāk jau grūti atbildēt, ja vārgāks tas vīrietis ir. Varbūt tāpēc sievietes nebrauc pa tālbraucēju šoferiem. Kur atklājām.
Nē, es pats esmu pasists uz lielām mašīnām, un jo lielāk, jo labāk. Jā, bet pareiz, mazāk arī slikti braukt ar krāvu. Galīgi nav slikti, galīgi nav. Saka, apsver domu, iet strādāt pa tālbraucēju šoferi, ja? No sākuma jāapsver doma, iet pie tevis izmācīties kādu C kategoriju. Arī nav slikti. Jā. Palaid šito trako garām viņam liekas, ka viņam mācībnieks ir noteikti jāapdzer. Nu, tas tāpat kā vieglajiem, tur Nē, kam atšķirības nav. Nē, nav, bet tā man liekas, tas tā diagnoze, kad ieraugi burtu. Tas nozīmē, ka tu gribot, negribot, mēģini viņu kaut kā Nolikt pie vietas. Jā. Jā, sajūtas ir ļoti, ļoti patīkams. Tiešām lielais aparāts. Jūties kā karalis uz ceļa. Tieši tā, to visu labi redzi. Tev neviens priekšā nepiestājās, ja? Pāri visam paskaties, viss notiek. Tu redz uz priekšu, kur sastrēgums, kur ir kas. Skatībā. Минуты отмечены. Nu, ko tālūk šodien iepazināties ar smagās mašīnu šoferu profesiju, ar dienām, nedienām, plusiem un varbūt arī dažiem mīnusiem. Ja gribās, vienkārši sēdieties un brauciet. Ir kur.